Labdien, dārgie skatītāji, kā jūs redzat, mēs palikuši 2. Viens nesagaidīja otro X stundu. Ko darīt, tā ir dzīve, vai ne? Labā ziņas tādas, ka mūsu biedrs vismaz tika sagaidījis gan Ziemassvētkus, gan jauno gadu. Gan Lieldienas. Savā iepriekšējā. Jā, bet, turpināsim ar aktuālu. Atgādīgi tiešām padomā. Kas tur viņam iznotika? Viņš no pīpēšanas nesagaidīja otro X? Varētu būt, man tā liekas, ka plaušītas neaiztur, bet runājot par pīpēšanu. Nākamā gada, kā jūs varbūt zinat, smēķēšanas ierobežojums ir no 20 gadiem. Tad sanāk, jūs varat dienēt armijā, bet uzpīpēt cīdziņu vai elektronisko kādu iekārtu jūs nevarat. Bet, kas ir vēl jauns, Saeimā atjaunojās pīpētājs. Tātad interesanti diezgan sanāk, ka no vienas puses mēs, respektīvi Saeima cīnās pret smēķēšanu, otrs puses paši parādā. Jo šī paša Saeima, jā, atvarēs pārtrauc. Piemērs ir diezgan interesants, jo šī man liekas paša Saeimas pašā sākumā aizliedz Saeimas pīpētājs. Mums ir teikt progresīva Saeima. Jā, tur tā, bet... Diez, ka savu pusi tā turpināsies. Ko tu man pastāstīsi? Šīs nedēļas aktuālā droši vien bija prezidents Zelenska vizīte Latvijā. Viņš ir ticies gan ar valsts prezidentu Rinkēviču, gan ministru prezidentu Eviku Siliņu. Mierīgi mēs atstāsim. Malā. Nav tik svarīgi. Bet kas tur bija? Tur bija kaut kāda replika sakām par to, ka Evika esat ļoti nostrādājusies. Jā, Evika diezgan nostrādājusies. Montāžā mēs ieliksim kadru. Viņa ļoti izmainīsies. Esam Twitterī ieraudzīju vienu žurnālistu izteicienu, kas ļoti diezgan patika, ka nauda vairs, kas saka, Nesmirdvairs. Un, kas saka, asins negašo nemaz tik slikti. Runa ir, protams, par Krievu graudiem un sadarbību ar Krieviju. Kristap, kas tev ir sākums par šo visu? Jā, kā mēs saprotam, tad graudu tranzīts ar Latviju turpinās. Arī prezidenta Zelenska vizīte to nekādā veidā nav ierobežojusi. Tikmēr vismaz Latvijā ir kādi cilvēki, kam tas gluži nav vienalga, un Jēkabpils pusē tas ir jau slavenais uzņēmējs un zemesargs un Ukrainas kara dalībnieks Kalve, kurš plānojas, vismaz cik zināms sociālos tīklos, viņš plānojas, ka varētu mēģināt kaut kādu bloķēt šīs tranzīta plūsmas. Un tikmēr Rīgā 23. janvārī pie ministra kabineta tiek plānots pikets arī par šo te jautājumu. Pagaidām zināms, ka interesi par dalību esot izteikuši vismaz kāds 100 cilvēki. Tā bija informācija aizvakardien, redzēs, kad būs tālāk, cik tad atnāks. Jā, bet ir jautājums, kur pazuduši visi pārējie latviešu cilvēki, kas dedzīgi iestājās gan par Ukrainu, gan par mūsu pašu okupācijas sektu likvidēšanu. Kur viņi ir? Zinat, jautājums. Jautājums ir liels. Protams, paldies visiem tiem cilvēkiem, kas toreiz aizgāja pirmkārt gājienā, izrādīja šo latviešu gribu atbrīvoties no okupēkļa, bet man jau sen gribētos pateikt tādu piezīmi, ka mums nevajadzētu apstāties pie tā, ka esam atraduši laimes lāci un tagad suni ciemā viss ir skaisti un labi. Jo ar vienu pašu okupēkļu nojaukšanu jau nekas nemainās. Un, nogāzām okupēkļu, kaut kas ir tik labi palicis tagad, ir jāturpina, jo ja tautai nebūs interese pieprasīt no valdības kaut kādus rezultātus, tad viss ies tā kā iet šobrīd. Vai arī neies tā kā bija vilcieni. Ko tur nevajag mums tik tiesāties par nesliktaušanu? Tas ir mans raidījums. Lai un Škoda tiesā. Škodai jau neveicās 1500 € dienā.
Iedomājies, tu Cik dienas viņi jau un pa cik vilcieniem viņi to maksā? Man tā, kas ir jau diezgan krietni summa pār 100 pakāpju. Plus droši vien ir kaut kādas soda sankcijas par nepiegādātiem vilcieniem. Arī, jā. Un tā, kas viņam kaut kāds tur bija, kas tur sarunas par to, es nezinu. Jā, bet tad ir jautājums, cik milzīgs ir uzcenojums darījumā, ja Škoda ar vieglu sirdi atļaujas, labi, maksāsim to sodiņu dienā, cik ir, tik ir ok, samierināsimies, dzīvosim, kā tā jādzīvo. Aizbrauksim līdz Maskavas namu, bet ne ar vīri. Ar vīri mums netiks. Netiks tik tālu. Viņu nesen, kā es dzirdēju, konfiscēja, vai ne? Pieņēma lēmumu. Pieņēma lēmumu, bet pieņemt lēmumu un izpildīt, kas, zinām, Latvijā ir divas atšķirības. Jā. Kāpēc man ir tāda slikta aizdoma, ka tas lēmums ir daļēji pieņemts tāpēc, ka varbūt tomēr kaut kur bija vairāk vai mazāk zināms par to, ka Zelenskis viesosies Latvijā. Un, speciāli tā kā uzteicīts. Redz, kā ir pēc būtības pasakojot līdz tam, kas notiek plašsaziņas līdzekļos. Tās ziņas par Krievijas graudu tranzītu nav nemaz tik daudz lielāku ievērību šobrīd ir izpelnījusies šī tēma par Maskavas namu konfiskāciju. Un ko es ar to gribu teikt? Tas, ka notiek ziņu aizstāšana, viena ziņa tiek aizstāta ar citu, un būtībā, ar ko mēs nodarītu Krievijai lielākus kādu atņemot Maskavas namu? Vai graudu tranzītu. Tas jau būtu jāizvēlas. Ja man būtu jāizvēlas un būtu man teikšana, es atņemtu abus, un ne tikai, bet šajā gadījumā ir tā, ka mēs, precīzāk sakot, mūsu politikāņi var Zelenska kungam priekšā nolikt teikt, kā mēs malači cīnītāji, mēs atņemam Maskavas namu. Bet par graudiem, protams, neko nepateikt. Jā. Es nezinu, es preses relīzi pilnībā neesmu iepazinies, par ko viņi tur runājuši. Var jau būt, ka Erika ir pastāstījis Zelenskam, ka Latvijas valdība ir pieņēmusi lēmumu humānu apsvērumu dēļ turpināt atbalstīt Krievu teroristu ekonomiku ar graudu tranzītu, jo tur kaut kāda humāna apsvēruma tika pieminēta, kas attiec uz graudu tranzītu. Un vēl viens jautājums ir par tā Maskavas namu tālāko likteņu. Runa ir par to, ka tas visticamāk tikšot pārdots izsolē. Tur mēs ar lielu interesi gaidīsim, kam tiks un pat cik tiks pārdots un cik ļoti šis jaunais ieguvējs būs saistīts atkal ar Maskavas. Man tā sajūta, ka Rietumbanka iespējams nopirks. Es jums nebrīdītos. Bet es piedāvāju. Uz tās ielas atrodas jau 2 gay klubi, var atvērt 3. Nosauksim Kaļiņingu. Te būs cenzēta vieta, bet tagad vismaz, ja tur atvērt gay klubu, tad tur vismaz vietā būtu gay. Tieši tā. Tad principā Maskavas namu savu nozīmi nezaudē. Jā, tad nosaukumu atstāt. Viss, kas notiek, tur turpinās. Jā, bet international ziņas. You mean what? Atsauc uz, neteiksim, uz ko. United Kingdom. Tu tagad tās ziņas tā kā, lai starptautiskie mūsu biedri partneri saprot. Tieši tā. Kaut kas tāda nav. Cerams, ka... Pagaid, kā Mossad? Cenzēta versija. Apvienotā karalista un ASV Savienotās valstis turpina triecienus huntiešiem Jemenā. Un tikmēr Reuters, kurš izdomāja to nosaukumu? Reuters. Hunti vakarā gandrīz trāpījuši Krievijas naftu kuģi. Vedošana tankeri. Kuģis, kas tankers. Nav tankers, tur tankers. Es nezinu, kāpēc tankers. Tur nav tankeri. Kas par apmelošanu? Jā. Kur tankers, kur tankers? Klai dezinformācija. Tur ir interesants fakts, ar citu varēja izveidoties tādā ziņā, ka diez cik daudz ieročus Jemenas hutieši sapirkās līdz 2017. Gadam, jo
tad, kad ANO centās ieviest ieroču tirzniecības embargo ar hutiešiem, tad Krievija bija pēdējā valsts, kura beigās nobalsoja, ka tomēr nedrīkst viņam tirgot neko. Krievija ilgi līdz vēl 16. gada balsojumā bija pret to, ka pret hutiešiem tiek ieviestas sankcijas. Viss pārējā pasaule viņš bija nobanojis jau. Krievija teica, nē, šitie labi džeki. Tā beigās tomēr. No otras puses, tomēr būtu turpinājuši hutiešiem tirgot citi kaut kādas ieroči. Varbūt hutieši būtu nopirkuši kaut kādas labas raķetes, kaut kādas labas jūras dronas, un tagad viņi tam Krievu tankiem būtu arī trāpījuši. Diemžēl viņi to nav izdarījuši. Bet, ko mēs vēl par Krievijas naftu varam pateikt? Jā, par Krievijas naftu ir tā, ka no starptautiskām ziņām, kas ir interesanti, ka Indija, lielākā Krievijas naftas pircēja, šobrīd plānojot atteikties no Krievijas naftas. Tur vismaz kā Reuters ziņo. Jā, Reuters. Jā, augšā. Reuters. Apakšā. Arī viss segments pilns Reuters. Reuters. Reuters ziņoja to, ka Saudārābija esot krietni pazeminājusi naftas cenas, un Indija tā kā ir gatava pirkt no Saudārābijas naftu. Es domāju, ka tas ir varbūt ne tikai dēļ cenām, jo mēs zinām to, ka Indija jau, ja iepriekš kopā ar Krieviju strādāja pie nākamās paudzes karavīrmašīnu izstrādes, tad sākoties Krievijas pilnu mērogu iebrukumam Ukrainā no tā atteicās. Tā skaitā saprata, ka Krievi no vairāk spēja pa vienu uzbūvēt, tas pats Draņķis nelidot. Un saprata, ka oši pēc sēru un piķi, un ka nevajag Krieviju drodzēties. Bet kas ir interesanti, ka līdz tam Indija vienmēr ir bijusi draugi ar Krieviju tādā ziņā, ka viņi izveidoja kopā ar Krievija, Indija, Ķīna un Brazīlija. BRICS, Jā, viņi BRICS izveidoja. Tas tā kā... BRICS tā kā ķīdeli. Ideja bija tā, ka Maskavai kopā ar Pekinu bija ideja nospiest Amerikas ekonomiku. Tādīgi nesadāts. Tā viņa to ekonomiku tur spiež tos pustošos rietumus. 2022. gadam šī te Brits valsts ekonomika bija maķenīt turīgāka nekā amerikāņu ekonomika. Bet es domāju, ka šajā gadījumā jautājums ir par to, cik daudz amerikāņiem ir draugi un kāda ir viņa ekonomikas tīri kvalitāte un kāda ir kvalitāte tam, ko ražo Krievija. Pieņemsim Liviju vilcienu bloku sistēmu. Es atkal to izdarīju, sakās, Draņķis izvēlēt. Atkal mums... Jā, es nelikšos mierā. Kamēr tas Draņķis tur stāvēs iekšā, es nelikšos mierā. Tas jā, bet... Un vēl par Brits interesants fakts ir tas, ka pagājušā gada nogalē decembrī Argentīna pateicis, ka tomēr nebūs. Negrib viņi to ķieģeli ielikt savā sētā. Negrib ķieģeli savu ogā dabūt un pateicis, ka Brits nav aktuāli nebūs. Es teiktu tā, ka Argentīnas jaunais prezidents diezgan līdzīgi iestājas gan par Ukrainu, gan sadarbību ar Eiropu un pārējo civilizēto pasauli, es to nosaukšu. Un vēl veiksmīgi. Ģeopolitika šobrīd ir ļoti interesanti. Kas viņš bija iepriekš? Es nezinu. Kāds arī var traktieris? Vai vai kā? Man arī varbūt kļūstam par aktieriem politiku. Latvijā ir viens skumīgs piemērs, un tas ir... Es negribu dežināt roku. Bet, lai kļūtu par sekmīgu politiķi, kuram ir liela ģeopolitiskā ietekme, jābūt obligāti aktieriem, varbūt arī neizdevies futbolists. Vai hokeists? Piemēram, tu domā Vladimira dēlu, kurš katrā spēlē samet par 10 goliem? Es arī par Aleksandru dēlu domāju. Bet, kas attiecas par sportistiem, es vakar uzzināju faktu, ka Turcijas prezidenta Erdogana tēvs nebūtu bijis diezgan tāds konservatīvs musulmanis, tad varbūt Erdogans būtu kļuvis par futbolistu. Izrādās, ka viņam jaunībā ļoti patīk spēlēt futbolu, un viņam līgumu piedāvājas pat kāds profesionāls klubs.
Un tomēr Varbūt Somija tad Zviedrija ātrāk iestātos. Es sazinu, bet atkal jau varbūt bez Ertogana nenotiktu tie interesanti notikumi, kas notiek šobrīd. Jā. Jo es domāju, ka mēs ar diezgan lielu interesi varam gaidīt, kas notiks ar Krievijas izveidotās NVS koalīcijas tuvākā nākotnē, jo Turcija ir savas ģeopolitiskās intereses Centrālā Āzijā, turpat ir intereses arī Ķīnai, un diez vai Ķīna īpaši uztrauksies, kas notiek ar Krieviju un tās draugiem, ja Ķīnai ir lielāki plāni. Tieši tā, bet pārējiem pie citā tēmata. Daudz interesantāk, vai ne man tā liekas, Krista? Jā. Statistikas informācija, lūdzu. Jā, un starp citu statistika ļoti interesanti savijas kopā ar tikko pieminēto NVS tematiku un Centrālā Āziju. Pavisam netīšām. Jā, pavisam nejauši. Kas tad kā bloks sistēma bija? Jā. Pēc tam, zināt, to vajag skaitu, cik mēs bloku pateicām raidījumā. Beigās mums nenobloķē. Nenobloķēts neaizies. Bet, jā, kā teikt, prātā nāk tādi salīdzinoši neseni notikumi, kad Krievija tikko iebruka Ukrainā 14. gadā. Pret Krieviju tika ieviests kaut kādas atsevišķas pavājas, bet tomēr sankcijas. Tajā skaitā viņi tur vairs nevarēja tikt pie apelsīniem, vēl tur kaut kāds viņiem Baltkrievija pēc tam ražoja. Un pēkšņi izrādījās, ka Baltkrievija nenormālos apjomos uz Krieviju eksportē jūras veltes, apelsīnus, banānus un visu to, kas normāli aug Baltkrievijā kopā ar kartupeļiem. Viena sēta. Kartupelis, banāns, avokado, kalmārs tur peld kaut kur peļķē. Tuvāk Černobiļai varētu arī būt, jā. Jā, tur pie robežas varētu tā būt. Bet interesanti, kas attiecas uz Latvijas ekonomiku šoreiz, tad ļoti interesanti ir tas, ka mums ir apmēram 400 uzņēmumu, cik es sapratu, kas turpina tirgoties ar Krieviju. Tiesa gan tirdzniecības apjoms ar Krieviju ir sarucis. Jā, bet toties ir visai ievērojami pieaudzis tirdzniecības apjoms ar Krievijai draudzīgajām NVS valstīm. Un protams, mēs vairs neko nevedam. Mēs kaut ko tur vedam uz Krieviju, bet ļoti daudz mazāk. Humāna apsvērumu. Jā, humāna apsvērumu. Dēļ noteikti. Evika vairāk varēs pastāstīt. Mēs nākamā raidījumā centīsimies uzaicināt. Es domāju, nepiekrīt. Ja jau ir ko slēpt, tad jau neatnāks. Mēs varam tiešām pieprasīt presi. Evika, čau. Lūk. Bet par statistiku runājot, kurā gadījumā, tātad, ko mums vāc statistikas dati, ka eksports uz Kirgistānu Latvijas uzņēmējiem ir pieaudzis par gandrīz 34 miljoniem eiro, jeb 2,7 reizes lielāks eksports nekā tas bija iepriekšējā gadā. 33,8. Atvainojos, 8 aizvirs. Gandrīz 34. Drīz jau būs. Gan jau. Ar Uzbekistānu tirdzniecības apjoms eksporta pieaudzis par 18,5 miljoniem, jeb 30%, ar Kazahstānu par 10 miljoniem, jeb 9,9%. 10,3 miljoniem, ja būtu precīzi. Lūk, un vienlaikus mums ir palielinājies arī imports. Sazinu, ko mēs importējam no Uzbekistānas. Droši melonis tikai. Lovu. Kačapūri. Kas viņam tur vēl, tas bija tās pankūkas? Jā, samsavi. Jebkurā gadījumā 2023. gada 11 mēnešos salīdzinājumā. Kur pēdējais mēnesis? Neskaitās. Visiem Ziemassvētku izņemot Krievs dzer. Viņam vēlāk pieliks, ka bija jau. Cerams, ka viņš šitās olimpiskās spēles arī nodod. Jā, bet runājot par importu no NVS valstīm, tad salīdzinājumā ar 2022. gadu no Uzbekistānas imports pieaudzis ir arī 2,8 reizes. Piemēram. Tā kā
interesants tās sagadīšanās, bet droši vien tikai sagadīšanās un noteikti tās nav Krievijas preces, kas apējot sankcijas tiek pie mums ievestas. Kāds, piemēram, preces varētu ievest Krievijas? Majonēzi, Es domāju, ka jāskatās vienkārši būtu interesanti uzzināt no statistikas pārvaldes, kāds tieši preces, vai tur drīzāk no muitas, drīzāk varam precīzi uzzināt. Nu, pieņemsim, ja mēs redzētu. Jā, mēs raidījuma montāžu laikā dabūsim informācijas, redzēsiet savos ekrānās. Jā, Mums montieris par to parūpēs. Tur varētu būt interesanti. Pieņemsim, varētu būt interesanti parādītos, ka mums pēkšņi esam sākuši importēt no Uzbekistānas dimantus, zeltus, urānu. Šos noslēpums. Es saku, ka mēs tas interesē. Nu, jā. Par ko mēs varam parādāt? Mēs varam mēģināt sarīkot totalizatoru, kurš būs nākamais, kurš nesagaidīs nākamo X stundu. Es vai Kristaps? Bet varbūt mūsu studijā būs vēl kāda trešā seja. Jebkurā gadījumā pateicamies par uzmanību šodien. Labi, kad izlaiks nevar YouTube redzēt. Un apakšā norādīts telefona numurs, droši varat rakstīt. Konta WhatsAppā. Varat skaitīt daudz. Pielikt savu kontu jau? Uz šīs priecīgās notas beigsim raidījumu. Paldies, ka skatījāties. Un tiksimies X stundā.